paldies par iespēju uzstāties, paldies par uzaicinājumu. Gan pēc tādiem diviem tik iedvesmojošiem referātiem būs man grūti, jāsaka. Bet, es tiešām ar prieku uzņēmos to šādu te stāstu veidot, jo Otrais pasaules karš un tieši arī tie 20. gadsimta 40. gadi arhīvā ir ļoti būtisks periods, kad notiek ļoti liels pārmaiņas. Arhīvs paplašinās stipri vien dokumentu daudzuma ziņā, bet notiek ļoti milzīgas pārmaiņas saistībā ar padomju arhīvu sistēmas ienākšanu. Patiesībā mēs joprojām dzīvojam kaut kādā mērā uz tā visa joprojām. Ir ļoti svarīgi šo te laiku analizēt un procesus analizēt. Tāpēc, paldies, jā. Es tiešām ar prieku piekritu, bet tajā brīdī, kad es sapratu, kāda ir tas precīzais tēmas formulējums, ka tā ir mantojuma glābēja, tad es savukārt biju stipri apmulsis, jo ir stipri grūti konkurēt ar Mērijas Grīnbergas stāstu, ar tik spilgtu stāstu, kas lielā mērā ir saistīts arī ar arhīviem. Un to ir grūti konkrēti, jo no vienas puses mums arī nav šādu stāstu, mēs neesam tos labi izpētījuši, mēs tos nezinām. Un arī skaidrs, ka to stāstu nav arī, tik spilgtu stāstu nav ļoti dažādu apstākļu dēļ. Un tomēr es vēlētos, dažas piedāvāt, dažas kandidatūras, teiksim tā, vai dažus piemērus, kurus varētu saukt par glābējiem saistībā ar arhīviem. Tie ir tikai tiešām tādi daži piemēri. Bet katrs ir kaut kādā veidā citādāks, un tāpēc es nedaudz jums stādīšu priekšā. Tiešām pavisam īsi, jo patiesībā mans referāts vairāk būs tiešām par šo te Otrā pasaules kara laika arhīvā un šiem te plašākiem procesiem, kas ietekmē mūs līdz šodienai joprojām. Un tātad, pirmais piemērs Lauma Juliānas Loka, ko jau minēja iepriekš Kristīne saistībā ar Mēriju Grīnbergu. Viņa ir tiešām ļoti ilgadēja darbiniece arhīvā. Faktiski ir viena no pirmajām. Te ir norādīts jau kopš 1920. gada sākuma strādā arhīvā. Tobrīd Valsts vēsturiskajā arhīvā, kas bija dibināts dažus mēnešus iepriekš, 1919. gada augusta beigās. Un kopš 21. gada aprīļa viņa ir vecākā arhivāra amatā, kas ir tāds vienīgais tajā brīdī. Un es uzzīmēju, ka 1936. gadā viņa ir apbalvota ar 3 zvaigžņu ordeni, un arhīva direktora Jāņa Bērziņa ieteikuma rakstā 3 zvaigžņu ordeņu domē ir teikts, ka ordenis viņai būtu jāpiešķir par ilgadīgu uzticīgu kalpošanu un apzinīgu darbu valsts arhīvu dokumentu un grāmatu kārtošanā un par dokumentu sakārtošanu izdošanai. Laima Juliānas Loka no arhivāriem ilgu laiku bija vienīgā valsts arhīvā ar savam darbam piemērotu izglītību, viņai tāpēc nācās veikt visatbildīgākos darbus. Valsts arhīvā viņa ir arī vienīgā vecākā arhivāra amatā, tātad 36. gadā. Un saistībā ar kultūras vērtību glābšanu, protams, ir būtiski, ka 1944. gada septembrī viņa pavadīja arhīva dokumentus ceļā uz Čehijas teritoriju, par ko jau mēs arī iepriekš dzirdējām. Bet viņa nebrauc viena, viņa brauc kopā ar savu māti un māsu. Un iespējams tas bija viens no iemesliem, kāpēc viņa arī neatgriezās atpakaļ Latvijā. Viņa ir arī nedaudz, protams, cita paudze kā Mērija Grīnberga. Un viņa tiešām tajā brīdī, kad arhīvi jau bija, kad nonākuši jau amerikāņu karaspēku kontrolē, viņa līdzīgi kā citi arhivāri, kas pavadīja dokumentus, viņi nebija vienīgā, bija vēl vairāk citi. Viņi, atstāja šos dokumentus un devās tālāk uz rietumiem, lai bēgtu no padomju varas. Līdz ar to šim stāstam trūkst tāds savā ziņā noslēgums, vai ne, kas saistībā ar dokumentu glābšanu. Cits piemērs
arī ilgadējs arhīvu darbinieks Ādolfs Kāpostiņš, faktiski strādājis vēl ilgāk arhīvā kā Laima Juliānas Loka, jo kaut arī sācis strādāt vēlāk par viņu, nedaudz vēlāk, viņš nostrādāja arī padomju gados ilgāku laiku. Un, kas ir interesanti, viņš vairāk kārt ir pildījis arhīva direktora vai direktora pienākumu izpildītāja vai direktora vietnieka amatu. Un, ja tā paskatās tos periodus, tie ir tādi ļoti interesanti brīži. Tas ir no 40. gada, tātad jūnija līdz 41. gada sākuma, tas tāda brīdis, kad arhīvā ienāk padomju vara, tad ir 41. gada beigas, no augusta, kad savukārt ir sācies Vācu okupācijas laiks, un tad savukārt 44. gada augusts, decembris, tad atkal mainās varas, kad notiek šī te, kad ir iepriekšējā arhīva vadība atkal ir pametusi arhīvu, viņš atkal ir arhīva vadītājs, un arī vēl 40. gada beigās, kad arhīvā arī notiek diezgan tādi būtiski procesi saistībā ar mainās diezgan lielā mērā personāls, un patiesībā arī viņš 50. gada aiziet no arhīva. Iespējams jau tos apstākļus tik labi nemāku izstāstīt, bet ir zināms, ka tajā laikā arhīva darbinieki patiesībā šajos pēckara gados pilnībā nomainījās. Viņš bija viens no faktiski vai pēdējais vai pirmspēdējais no arhīvistiem, kas bija strādājuši pirms Otrā pasaules kara arhīvā, pirms padomju okupācijas. Un saistībā ar glābšanu ir interesants fakts, ka viņš ir apbalvots 1947. gadā ar medaļu par darbu Lielā Krievijas kara laikā. Un tāpat un tas ir interesanti, tātad viņš ir strādājis šeit, Vācu okupācijas teritorijā, faktiski bija apbalvots it kā par šo te. Varbūt to skaidrojumu tam var sniegt viņa paša autobiogrāfijā minētais, ka gan nepārbaudāms fakts, ka viņš norāda, ka 41. gadā, tātad, kad mainās vara, kad padomju vara, bēg no Vācu okupācijas, ka tajā brīdī tā brīža Latvijas PSR arhīvu nodaļas priekšnieks Kots, esot viņam devis pavēli palikt Latvijā un rūpēties par arhīvu fondu saglabāšanu. Vai tas ir stāsts, ko viņš pats ir radījis pēc tam, vai tas ir kā pamatots, grūti atbildēt, bet skaidrs, ka viņš šos te kara gadus ir bijis pie dokumentiem un palīdzējis nodrošināt šo te dokumentu saglabāšanu, protams. Tad cits piemērs, kas varētu kalpot arī kā tāds tilts uz citām atmiņu institūcijām, ir Rudolfs Šīrens, kas ilgus gadus strādāja Rīgas pilsētas vēsturiskajā arhīvā, un pēc tam, kad viņam bija jāatstāj šī darbvieta, viņš savukārt ilgus gadus bija Rīgas vēsturisku izniecības muzeja līdzstrādnieks. Un saistībā ar šiem dokumentu glābšanām varētu pieminēt kādu citu formu, kas Otrā pasaules kara laikā notika. Viņš tajā brīdī bija iesaistīts Jelgavas pilsētas dokumentu koncentrācijā, vākšanā, būtībā Jelgavas pilsētas arhīvu veidošanā, kam gan, cik es saprotu, turpinājums nav diezko laimīgs. Bet Un tāpat saistībā ar šo dokumentu glābšanu var minēt, ka viņš ir tas, kas pieņēma šos dokumentus, kad tie atgriezās atpakaļ Rīgas pilsētas vēsturiskajā arhīvā. Un viņš arī ir atstājis ļoti interesantu liecību par šo laika posmu. Tad pilnīgi, varētu teikt, savādāks piemērs Ansis Kadītis. Tātad cilvēks, kas arhīvā ienāk 1940. gada jūnijā, kā jaunais arhīvu direktors, pārņem arhīvu vadību salīdzinoši ātri. Arhīvā ļoti agri mainās direktori šeit padomju varas ienākšanas brīdī, jo, piemēram, Vēstures institūtā tas notiek negluži mēnesi vēlāk, bet
salīdzinoši kā arhīvā, tas ir viens no tādiem ļoti agras brīdis, kad tiek mainīta vadība. Tas interesantais ir tas, ka viņam patiesībā nav nekādas saiknes, protams, ar arhīvu. Viņam ir partijas stāsts, viņam ir politislodzītāks kādreizējais status, un viņš ir aktīvists partijas, un bet te pašā laikā tā izglītība viņam ir iespējams, 4 klases vai kaut kas tam līdzīgs. Bet viņš tātad pārņem šo te arhīva vadību, pieņemot iepriekš minēto Kāposmu par savu vietnieku, palīgu, iespējams, lai varētu reāli darbus vadīt. Bet tajā brīdī, kad notiek, kad nāk vācu spēki iekšā, kad arhīvs, kad šī tā vadība atkal mainās, un viņš aiziet dienēt, viņš ir iesaistīts kara darbībā, vai kā, vai cik, par to es daudz neko neesmu daudz pētījis, bet fakts, pēc stāsts, ka pēc kaut kāda no ievainojumiem viņš savukārt ir atgriezies, ir Maskavā izglītojies savukārt arhīvu jomā. Un tad jau pēc kara viņš atgriežas iespējams jau kā speciālists savā ziņā arhīvā. Un vada arhīvu un vēlāk arī arhīvus pārvaldošo institūciju Latvijas PSR arhīvu pārvalde. Tā ir institūcija, kas pārvalda padomju gados visus arhīvus, visus valsts arhīvus Latvijā, un viņš tiešām ir ilgadējs vadītājs. Bet saistībā ar šo te glābšanu varētu pieminēt to, ka viņš ir organizējis arhīvu reokupāciju no Čkālovas, par to es vēlāk nedaudz pastāstīšu. Vai vēl, kas ir interesanti, viņš ir tas cilvēks, kas no Latvijas kopā ar citiem padomju arhīvu speciālistiem no citiem reģioniem devās uz Čehoslovākiju, lai meklētu šos te izvestos arhīvus un rūpētos par to atgādāšanu atpakaļ. Un tur arī ir tas, ka tas ir gluži reāls darbs. Ir citāts no tām Šīranta piezīmēm, ka tad, kad ir atgriezies daļa no šiem dokumentiem, un tad Kadiķis ir ar viņu saticies, un tad Kadiķis Šīrantam ir minēja kādu mūsu arhīvu 14. gadsimta rokrakstu sējumu, kur čehu partizāņi pēc kaujas atraduši kādā nošauta vācieša mugursomā un redzēdami tur iespiestu Rīgas pilsētas arhīva zīmogu nodevuši viņam. Un tā tad jāsaka konkrēts piemērs, kā kāds dokuments ar viņa palīdzību atgriezies, un, protams, var domāt arī par citiem šiem dokumentiem, kas atgriezās 45. gadā. Tā kā es nedaudz ieskicēju šiem piemēriem, cik tas patiesībā šie procesi ir komplicēti, cik dažādi šie stāsti varētu būt, ja mēs tos dziļāk pētītu un domātu, un ka tas no vienas puses tā ir gan personiski iesaisti, bet tā ir arī, kā mēs redzam, arī valstiska interese gādāt ar šiem arhīviem, saņemt atpakaļ izvestos dokumentus. Protams, varētu būt jautājums, vai viņi interesējās tikai par izvestajiem dokumentiem, vai pie reizes interesējās arī par plašāku kultūras mantojumu, kas Padomju Savienībā ieplūda arī, kas ir tādas Padomju Savienībā pēc kara ieplūda arī tādi materiāli, protams, kas nebija saistīti ar, kas nebija izvesti savukārt iepriekš. Tā kā tas viss tiešām ir ļoti sarežģīti jautājumi, un tie jautājumi arī tāpēc ir sarežģīti, ka mēs varam šeit runāt par glābšanu, bet te pašā laikā skaidrs, ka arī visas tās izvešanas, kas notika, tās arī tika sauktas par arhīvu dokumentu glābšanu, piemēram. Tas vienmēr tika pamatots ar vislabākajiem citu nodomiem. Un, protams, jautājums par to viss ir, kā to saprast un kā uz to raudzīties. Un tāpēc es tādā pāriešu vairāk pie tādas sniegšu tādu pārskatu par šiem te procesiem, kādi tie bija ar arhīviem. Jo
Mēs šeit apskatījām izvešanos jau no iepriekšējā referāta dzirdējām par stāstu par izvešanu Čehijas teritorijā, bet tā nebija vienīgais gadījums, kas attiecās uz arhīviem. Un, lai tā ir pavisam īsi ieskicējuši, kā saka, mūsu arhīvs ir salīdzinoši jauns to brīdi, tātad Valsts vēsturiskais arhīvs dibināts 1919. gadā, bet tā kā tas apkopo pārņēmis ir dokuments no daudzām dažādām iepriekšējām institūcijām, no dažādām organizācijām, no dažādiem iepriekšējo valsts varas pārvaldes institūcijām, tad tā dokumentārā bagātība patiesībā ļoti milzīga un ļoti plaša un aptver to laika periodu sākot no 13. gadsimta. Tas pat attiecas arī uz to brīdi atsevišķi pastāvošo Rīgas pilsētas vēsturisko arhīvu, kas arī ir ar milzīgu, bagātu vēsturi un saistībā ar, un šobrīd tas arī ir daļa no Latvijas Nacionālā arhīva fondiem šiem materiāli no Rīgas pilsētas vēsturiskā arhīva. Bet kas vēl būtiski ir saistībā ar tādu, vēl runājot vēl pirms tādas tīrās karadarbības Latvijas teritorijā, kas ir daļa faktiski arī jau no Otrā pasaules kara procesiem, vācu-baltiešu repatriācija, kas arī bija saistīta ar jau tobrīd ar kultūras mantojuma dalīšanu un dažādiem šādiem ar tiem saistītiem jautājumiem. Tad, protams, varbūt daudz sīkāk nerunāšu par to, bet tie ir tādi būtiski procesi, kas arī vēl šobrīd ir patiesībā daudzos gadījumos aktuāli, jo šie materiāli tika sadalīti tobrīd, kā mēs redzēsim vēlāk, tas nebija galīgais sadalījums, bet šī sadalītība turpinās joprojām un ir jautājums, kā to sadzīvot, kā to pārvarēt vai kā sadarboties, lai to pārvarētu. Tad nākamais, kas jau ir tuvāk šiem te kara gadiem, tas ir ieskicēt šo padomju varu, padomju okupāciju un arhīvu jautājumu. Tas ir milzīgas pārmaiņas patiesībā priekš mums, priekš arhīvu jomas, jo padomju vara nāk ar uzstādījumu, ka viss dokumentārais mantojums pēc būtības, visa veida dokumenti, tas ir valsts īpašums, tam visam ir jānonāk arhīvā, tam visam ir jābūt daļai no valsts arhīviem. Un kaut kādā mērā mēs varam teikt, ka šobrīd Nacionālais arhīvs ir tik daudzveidīgs, tik daudzpusīgs dokumentu ziņā, lielā mērā pateicoties šiem procesiem, kas notika padomju periodā, jo tie ir, ja mēs palūkojamies kaut kur uz Rietumu Eiropu, kur ir varbūt stipri bagātāka tā arhīva ainava ar stipri daudzveidīgākiem arhīviem, bet tādos valsts arhīvos dokumentu klāsts ir salīdzinoši šaurāks, jo savukārt šeit pie mums ir, mēs saturam ne tikai, mēs glabājam ne tikai valsts institūciju dokumentus, bet arī pašvaldību dokumentus, mēs glabājam dažādu organizāciju dokumentus, uzņēmumu dokumentus, kas lielā mērā arhīvā ir ieplūduši tieši šīs te padomju izpratnes dēļ. Bet protams, ka jā, tas ir tikai viens aspekts no šiem padomju ietekmes uz arhīviem. Tikpat nozīmīgi, ja mēs varam runāt arī par daudziem citām lietām, gan par personālu nomaiņu, gan būtībā par jebkuru lietu un sfēru, jo kā saka, padomju vara nāca ar sovietizācijas uzstādījumu, teiksim, tā arhīvos, un tā rezultātā mainījās būtībā viss, gan pakļautība, jo arhīvs tika nodots no izglītības ministrijas uz iekšlietu tautas komisariātu, gan nosaukums, gan vadība, kā jau es minēju, gan personāls ļoti lielā mērā nomainījās, aptuveni par 5% šajā gada laikā mainījās personāls, gan arī darba metodes un mērķi. Un tiešām visaptverošas pārmaiņas tika uzsāktas. Un
būtiski, jā, arī ka arhīvs faktiski bija tajā brīdī daļa no padomju represīvās sistēmas. Faktiski arī, jo kā iekšlietu tautas komisariāta sastāvdaļa vai pakļautības iestāde, tas bija kaut kādā mērā saistīts ar represijām. Ļoti grūti pateikt, kas tieši kā ir noticis šajā periodā. Ir skaidrs, ka arhīvā tika izveidota slepenā daļa, kas apkopoja šos te Latvijas Republikas laika dokumentus, kas tika izmantoti, lai savukārt vērtētu cilvēkus. Mēs nezinām, vai tur ir bijuši kaut kāda sarakstu stādīšana vai nē, bet visdrīzāk ir bijusi līdzdalība, kā saka, cilvēku vērtēšanā. Visdrīzāk arhīva dokumenti ir izmantoti, lai vērtētu, vai cilvēks būs lojāls padomju vai nebūs. Un, attiecīgi, tas viss ir saistīts ar visu šo represīvo sistēmu. Un, savukārt, 41. gadā, jūnijā, ļoti strauji ienākot Vācu karaspēkam, situācija mainās, šis sovietizācijas process tiek apturēts, bet nevarētu teikt, ka tas tiek, pagriezts atpakaļ patiesībā, jo Vācu pusē nav tādu ļoti stingru uzstādījumu šeit ideoloģiskā ziņā, un būtībā daudz, kas saglabājas no tā, kas jau bija padomju periodā, tas tiek kaut kādā mērā turpināts. Kaut arī mainās vadība, mainās atkal personāls, atgriežas daudzi no padomju gadā atlaistajiem darbiniekiem, bet tāpat laikā var teikt, ka šie daži Vācu okupācijas gadi patiesībā kombinācijā ar šiem atkārtoto padomju okupāciju vēl vairāk sagrauj arhīvu, jo atgriežoties, kā saka, nākamajai reizē padomju varai, šie cilvēki, kas bija atkal atgriezušies arhīvā, viņi, protams, jūtas apdraudēti un bēg. Un tāpēc, kā saka, pēc šiem kara gadiem tā arhīva pārveidojumi ir patiesībā notikt vēl daudz straujāk un dziļāk. Bet kas par šo te Vācu okupācijas laiku varbūt ir interesanti, tajā brīdī latvieši kaut kādā ziņā varbūt dzīvo ilūzijās par to savu neatkarības atgūšanu un lieto to pirmskara laika nosaukumu valsts arhīvs, kaut faktiski vāciski tas sauc Landesarchīvs, zemes arhīvs. To ļauj to vācu pārvalde ļauj dzīvot šādās ilūzijās, kaut faktiski skaidrs, ka lielā mērā tā ir tā reālais situācijas noteicējs ir vācu pārvalde. Un es daudz par to vairāk nerunāšu, bet runājot tieši par glābšanām un par dokumentu aizsardzības pasākumiem, kas gan ar jau iepriekš minēto Rācnavu piemēru, gan ar piemēriem, kas ir zināmi no Vācijas bombardēšanām kara laikā, ir skaidrs, ka vara domā par šiem saglabāšanas un nodrošināšanas pasākumiem. Un tas tiek no augšas uzdots, un, protams, arī arhīva cilvēki par šiem lietām domā un kā meklē kaut kādus līdzekļus tur ar kaut vai pārvietojot dokumentus no augšējiem stāviem arhīva ēkā uz zemākiem stāviem vai pārvietojot Rīgas pilsētas arhīva dokumentus uz banku telpām Vecrīgā. Un jau 1943. gada jūlijā ir tādas idejas, ka arhīvus vajadzētu vest tālāk no Rīgas, kas ir bīstama kā liela pilsēta, saprotams, un tās iespējamās vietas, kā Dundaga vai Ēdova vai Jaunpils tiek minēta. Un, tātad šādi te pasākumi jau notiek visus šos te gadus, protams, jautājumi par smiltīm arhīvā un ūdens krājumiem un visādām šādām lietām var atrast dokumentos.
Bet tad pārējot pie tās pārvietošanām, arhīvu pārvietošanām, es iezīmēju tādas 3 lielākos virzienus, par kuriem gribētu stāstīt, kas ir šie būtiskākie. Tas viens ir tātad virziens uz austrumiem, jo arhīvs brīdī, kad nāk iekšā Vācu karaspēks, tiek evakuēta daļa dokumentu uz Padomju Savienības iekšieni, uz Čkālovu, jeb tagad tā ir Orenburga. Tad savukārt otrais virziens ir, laika ziņā varētu teikt, ir tas, kas ved uz Poliju, uz Poznaņu, kur ir apkopoti baltvāciešu dokumenti. Un trešais ir šis Čehijas virziens. Un īsumā par šo te arhīvu evakuācijas Padomju Savienību jāsaka, tā tiešām bija ļoti strauji, vienas nakts jautājums vai diennakts jautājums, kad bija jāsagatavo dokumenti, lai varētu evakuēties. Un tas, kas tika evakuēts, var redzēt, tas ir ļoti stingri politiski un ideoloģiski motivēts. Jā, no vienas puses tur ir dažas kastes ar seno laika dokumentiem, ar senākajiem dokumentiem, ar dažiem simtiem pergamentu. Tomēr tas nozīmīgākais apjoms attiecas uz Latvijas Republikas laika dokumentiem no tā brīža slepenās nodaļas. Tie ir politi pārvaldes materiāli, tie ir policijas armijas vai dažādu politisku organizāciju dokumenti, tie ir Lāčplēša ordeņa domes dokumenti, tie ir Krievijas emigrāciju Latvijā atspoguļojoši dokumenti, kas tiek jau acīm redzot jau šajos 40. un 41. gadā izmantoti, meklējot ziņas par personām, kas varētu būt nelojālas padomju varai. Un šie materiāli tiek tad arī izvesti un nonāk Čkālovā. Līdz ar viņiem nonāk arī 11 arhīva darbinieki, kas faktiski šo te kara periodu arhīvs turpina darboties Čkālovā. Darbinieki tur sastāvs gan mainās, un tas, kā saka, bet šie te darbs turpinās faktiski, un darbs turpinās lielā mērā tajā pašā virzienā, ko jūs minējāt. Tā ir informācijas apkopošana par personām bieži vien, un, protams, arī dokumentu sakārtošana pēc izvešanām un pārvietošanām un visu šādu dokumentu. Protams, tur arhīvu dokumenti tiek papildināti arī ar kaut kādiem citiem materiāliem, kas nonākuši Krievijas teritorijā šajā laikā un attiecas uz Latviju, bet tas galvenais darba virziens ir tiešām šādas izziņu gatavošana par personām. Un tātad šeit arhīvs faktiski darbojas līdz 44. gadam, un Latvijā tie pārvesti, šie izvestie dokumenti atgriežas jau pēc tam, kad Rīga ir atkal padomju varā, tad 45. gada aprīlī mājā. Un par otrs virziens, ko es minēju, tie ir dokumentu sūtījumi uz Poznaņu, jeb vācu valodā Pozani, kur kopš 40. gada sākuma tātad repatriētajiem vācu baltiešiem bija izveidots tāds, varētu teikt, kultūras centrs, kur tika apkopoti šie te vācu baltiešu dokumenti, biblioteka materiāli, arhīvu materiāli, gan personīgu arhīvu materiāli, gan kaut kādu organizāciju arhīvu materiāli. Un interesanti, ka uz šo te Zemelšteli dokumenti tika sūtīti arī no valsts arhīva 43. un 44. gadā. Tas apjoms, protams, nav liels, un tas ir salīdzinoši neliels sūtījumi, bet tādi arī notiek. Tiek atlasīti kaut kādi dokumenti, kas ir kaut kādā mērā svarīgi vācu baltiešiem un tiek uz turieni transportēti. Tad tas interesants arī šai jautājumā ir interesants šis te liktenis pēc kara. Lielu daļu no šiem dokumentiem pārvieto tālāk uz rietumiem, un tie ir pamats Herder institūtam Mārburgā,
kur interesanti atkal saikne, ka tas pats Kurts Dilfers, ko mēs jau esam dzirdējuši šovakar, viņš ir viens no iniciatoriem Herder institūta veidošanā, un savukārt to palikušo tobrīd pārņem Polija, un Latvijā tie tiek atgriezti 50. gada beigās. Un tas arī ir tāds brīdis, kad arhīvā ir noteikti ar šiem senajiem vērtīgiem fondiem, ko mēs, iespējams, daudz varbūt dzirdējuši vai zinu, Rīgas senatnes pētītāju biedrība vai Kurzemes literatūras mākslas muzejs. Šajos fondos tobrīd notiek tādas liels pārveidojumi, tiek pārkārtojumi, jo tiek atklāti šie dokumenti, gan kas ir jau arhīvā bijuši, gan tie atgrieztie dokumenti, notiek pārveidojumi šajos fondos, viņi tiek pārkārtoti, cenšoties atjaunot to sākotnējo kārtību kaut kādā mērā. Bet, jā, protams, ne viss ir nonācis Mārburgā vai atgriezies atkal šeit Latvijas teritorijā. Ir zināmas liecības arī par to, ka kaut kādi materiāli ir, piemēram, Toriņas universitātes bibliotekā un tā. Un tad šis trešais apjomīgākais un visliktenīgākais, varētu teikt, virziens un gadījums ir šī dokumenta izvešana no Sudetija. Vispirms, 44. gada pavasarī un vasarā jau daļa no šiem dokumentiem, kas būtībā, šis ir pirmā lapē, šis dokuments sastāv no 2 lapām, un pirmajā daļā ir tie materiāli, kas uz ēdolu ir izvesti tātad 44. gada martā, jūnijā. Tie ir, ja nemaldos, arī kaut kādi 8 vagoni vai kaut kas tāds tajā brīdī. 8 vagoni, un 2 smagās mašīnas arī arhīvu dokumentiem, un tie ir šie arī skaidrs, ka jo pēc tā materiāla var redzēt, kas interesē šo vācu okupācijas varu. Tie ir dokumenti, kas liecina par vācu klātbūtni, vēsturisko klātbūtni Baltijā. Tie ir tiešākajā veidā saistīti ar to nacionālsocialistisko ideoloģiju par vācu dzīves telpu. Šie materiāli tika pārvietoti, vispirms tātad uz ēdoli, un tad, kad fronte nāca aizvien tuvāk, tad jau līdzīgi kā muzejiem, arī tātad vasaras beigās vēl plašākā mērogā šie dokumenti, gan tie dokumenti, kas bija nonākuši ēdolē, gan dokumenti, kas vēl bija Rīgā, liela daļa no arhīvu dokumentiem un tika pārvietoti tālāk uz Čehijas teritoriju. Un tie skaitļi ir tiešām ļoti lieli, kā saka, es norādījis 350 kastes un 23 000 saiņi no valsts arhīva un 400 kastes no Rīgas pilsētas arhīva. Un tie tiešām ir fondi, kas attiecībā uz vēsturisko periodu ir būtībā svarīgākie un centrālākie arī šodienas Latvijas Nacionālajā arhīvā. Un svarīgi jau atkārtot to, ka tas process ir tiešām ļoti masveidīgs un tas neattiec tikai uz Latvijas arhīviem. Tai pašās vietās nonāk materiāli no Igaunijas, no Ukrainas, kas arī ir būtiski. Kara laikā arī pat Rīga ir kaut kādā mērā arī pārvietot to dokumentu centrs, jo šeit nonākuši dokumenti, kas ir ārvesti, nezinu, no Krievijas teritorijas arhīviem savukārt. Tas arī ir pētāms un analizējams jautājums, bet jau Rīgā arī, jau pašā Rīgā jau tobrīd uzkrājās arī kaut kādi materiāli, kas būtu, kas neattiecās uz Latvijas teritoriju. Un tātad šie materiāli tiek izvietoti tur Opavas apkārtnē, bet tad, kad atkal tuvojas fronte, tad 44. gada beigās un 45. gada sākumā daļa no šiem materiāliem, daļa no arhīvu materiāliem tiek pārvesta tālāk uz rietumiem. Un šie austrumu Sudetijā palikušie materiāli atgriežas Rīgā jau 45. gada novembrī. Šis attēls ir, labajā pusē ir tas pats iepriekš pieminētais Ansis Kaditis. Tas skaidrojums ir, grūti, protams, to paveicināt, bet skaidrojums ir, ka tā ir bilde no Prāgas, kur viņš tātad kopā ar citiem
arhīvu speciālistiem, kas, kā visi redzam, ir ne tikai arhīvu darbinieki, bet vai ne militāri personas vai iekšlietu darbinieki. Tātad viņi atrodas tur, lai meklētu šādas kultūras vērtības. Un tātad šie materiāli atgriežas Rīgā un tātad tas domājums, ka tieši šie materiāli, kas atgriezās no Austrumu Sudetes, kas bija savā ziņā iespējams palikuši bez kaut kādas uzraudzības, jo, kā mēs dzirdējām, visi cilvēki, kas bija pavadošie šiem materiāliem, bija devušies bēguši tālāk uz rietumiem kopā ar to otru daļu dokumentu un kopā ar muzeja vērtībām. Šie dokumenti iespējams ir tiešām vissmagāk cietuši tajā brīdī, jo par šo te porciju tas pats Rudolfs Širons rakstīja pat vienu daļu, piemēram. Jo tuvāk apskata lielo dokumentu kaudzi, jo vairāk atklājas arhīvu materiālu postījumi. Redzēju izkaisītas Kurzemes hercoga arhīvu dokumentus ar uzspiestiem Ļeņingradas arhīvu zīmogiem, valsts arhīva revīzija fonda izjauktus konvolūtus un daļējus mūsu ārējā arhīvu materiālus. Sevišķi cietuši mūsu arhīva ģenerālgubernātora reskripti. Domājams, ka tie kādu laiku atradušies mitrumā vai pat ūdenī. Patreiz sējumi ir puslīdz sausi, bet saspiesti kā pikas. Arī vairākiem rādes protokoliem norauti vāki un ādas apvalki. No valsts arhīvu dokumentiem vairāk cietuši Kurzemes hercoga arhīvu materiāli, tie redzam izkaisīti pa visu lielo arhīvu materiālu kaudzi. Un tad savukārt šī otra dokumentu, teiksim tā, porcija atgriežas vēlāk, bet tie tiešām jau, kā mēs zinām, nonāca amerikāņu kontrolētajā teritorijā, un tur bija notiks īpašas vienošanās, un tie tiešām Mērijas Grīnbergas uzraudzībā caur šīm dažādām vidus Eiropas valstīm ilgā ceļā nonāca Rīgā, un Rīgā atgriezās 46. gada februārī. Šeit ir attēls ar Rīgas pilsētas arhīvu dokumentu, izvesto dokumentu sarakstu, kuram ir diezgan labs, kvalitatīvs saraksts, ko domāju, tas pats Rudolfs Širons bija sastādījis, materiāli uzskaitīti pa kastēm, un šeit var redzēt viņam atzīmes ar ķeksīšiem, kad ir saņemts atpakaļ, un tās zilie ķeksīši, kas ir, piemēram, arī uz rātes protokoliem pamatā attiecas šeit daļā. Šeit ir Rīgas protokola publika, tie materiāli, kas šobrīd ir ieskaitīti Latvijas Nacionālajā reģistrā, tātad Pasaules atmiņas Latvijas Nacionālajā reģistrā. Šie materiāli ir atgriežušies 45. gadā, un tie, kas ar sarkaniem ķeksīšiem, tad 46. gadā. Tā, ka mēs redzam, ka tas sadalījums jau to bija tiešām ir noticis arī viena dokumentu sērijas ietvaros, var redzēt, tas sadalījums ir bijis gadījuma raksturs lielā mērā droši vien. Bet ja šāds saraksts Rīgas pilsētas arhīvam, tad, diemžēl, valsts arhīvam tāda saraksta nebija. Un tā problēma ir, ka mēs mums ir ļoti grūti novērtēt šos zudumus, kas ir. Ir skaidrs, ka tie zudumi ir ļoti milzīgi patiesībā, bet ir ļoti grūti novērtēt, cik lielā mērā. Un, ja mēs pāanalizējam, piemēram, vienu uzskaitas sarakstu no Kurzemes hercoga arhīva, šo senāko uzskaitas sarakstu, tad gan arī 30% no dokumentiem tur trūkst šobrīd. Tāpat laikā nevarētu teikt, ka iespējams tie zudumi nav no otras puses tik milzīgi, mums ir vienkārši ļoti grūti novērtēt, ja šie materiāli atgriežas izkaisītā veidā, kā jūs dzirdējāt, vai ja iepriekšēji apraksti nav bijuši kvalitatīvi, kas arī tā ir daudzos gadījumos, tad ir ļoti grūti identificēt šos materiālus, kas ir kas, un līdz ar to var būt bieži vien gadījumi, ka šie dokumenti ir aprakstīti turpat kaut kur līdzās par jaunu, teiksim tā, un ieskaitīti jau par jaunu, un šeit robi saglabājas. Bet skaidrs, ka tos zudumus, kas mums ir,
mēs neesam apjautuši joprojām tāpat pēc būtības tā spējuši noteikt tos apmērus, cik lielā mērā šis otrais pasaules karš ir mūsu arhīvu fondus ietekmējis. Bet tāpat laikā ir kaut kādi arī tādi pozitīvi piemēri. Ir reizes, kad arhīvs saņem materiālus, vēl kaut kādus atsevišķus dokumentus no tās pašas Čehijas teritorijas. Vai ir gadījums kā ar Melngauju arhīvu, kas bija šis Vācu baltiešu arhīvs, kas caur Poznani bija nonācis Mārburgā. Tas tika apvienots atkal digitālā veidā. Mums ir pilns digitālo kopiju komplekts. Arhīvs ir sadalīts joprojām, un patiesībā vairs nav pat Mārburgā, bet vēl kaut kur citur, bet mums ir pieejams pilns viņa dokumentu kopiju komplekts. Vai arī, kā saka, arī mēs redzam, ka ir arī citās valstīs šie materiāli tiek apzināti, un par to pašu Toriņas universitāti mums ir informācijā, ka tur ir apzināti faktiski dokumenti, kas ir no kādreizējā Kurzemes literatūras un mākslas biedrības arhīva fonda. Tā ka tādas varam skatīties varbūt pozitīvi nākotnē, ka tas ar tādu plašāku sadarbību un izmantojot modernākas tehnoloģijas, šie te zudumi varētu tikt apzināti un daudzos gadījumos varbūt pat novērsti, teiksim tā, vai mēs varētu nonākt pie skaidrības, ka tie zudumi nav patiesi. Bet, jā, tas būtiskais, jā, ka visi šie procesi parāda, cik tas karš ir patiesībā draudīgs kultūras mantojumam. Mēs labi apzināmies, ka līdzīgi kā tā paši vācu vara skatījās uz dokumentiem Latvijā, tāpat Krievija skatās uz dokumentiem Ukrainā šobrīd, piemēram, un visas šis apdraudējums ir tiešām aktuāls, un tas ir jāapzinās arī mums šodien atmiņu institūcijās, ka patiesībā ka labu izvēļu tādā brīdī varbūt nemaz nav, jo mēs zinām Rācnamu, turpat nedaudz tālāk ir Doma baznīca, ja nebūtu Pētera baznīca, bet Doma baznīca degusi, kas būtu ar Rīgas pilsētas arhīvu, mēs nezinām. Tā kā tur viss beidzās labi, mēs varam teikt, ka bija slikti, ka dokumenti tika izvesti, jo atgriezās ar lieliem zudumiem, bet kas būtu, ja būtu, mēs nekad nevaram droši pateikt. Un tāpēc ir tas būtiskais, lai mēs kaut kādā mērā gatavojamies arī šādām situācijām, lai tas nenāk tā, ka tas ir jādara vienā naktī vai vienā dienā. Lai mēs to spējam domāt, kas ir būtiski, lai mēs spējam, novērtēt šo savu mantojumu. Jā, paldies, tas arī.